Dienā labs rīts un labs darba rīks. Tā teica slavenais Juris no Juris TV. Esam lidostā, turnīrs noslēdzies, kārtējā nedēļas nogala aizvadīt. Cik nu pozitīvi. Juris ir dabūjis naudu. Pārdevis pasta baložus. Jā, triku. Un viņš rāda mums atkal savus trikus ar naudu. Bija 5 monētas un arī paliek 5 monētas. Maģiskais nav monētas. Maģiskais triks ar Jura roku. Juri, mums stāst, kas tev stāst? Tikko man bija atkal vecais labais prikals ar tautību sajaukšanu. Es skašu aizgāju pirkt, un viens cito tekstu. Jā. Fui, mikrofons. Es dodu, tur uz to mikrofonu, pēc vārdēju, un čau, es tas čau. Viņi man sāk pa itālis kaut. Ok, baigi labs, šīs bija ļoti labs. Kopumā turnīrs, arī iespēja par turnīru kopumā, kāds līmeņa turnīrs šis bija, organizatoriskā puse kāda ir un... Es teikšu tā, komandu līmeņi bija diezgan augsts, tieši ļoti augsts, organizēta bija vienkārši. Dupsīgā, šeit nestrādā princips. 3 stūris, visas 4 malas un apaļas. Tu iebāzi, ka viņš pirks, caurumā, ne? Jā, un smirdviņš. Un tu patiks. Mēs saskārāmies ar ļoti būtisku problēmu šodien braucot taksometrā Tavs Padus. Kas tev komentējas par šo? Ko es piemirsu, kāds viņš ir? Piemirsu padusīts izskavot, ja? Bet, smaka bija tik drausmīga, ka būtu nomiris vienkārši vesels rajons. Tā būtu jāpārfrāzē. Es gaidu, kā tā caurumā iepās padusīt. Arī Emīlio mums ir itāļu biets. Itāļu būs, itāļu erzo. Itāļu... Jā! Eiza, ok. Ei! Varbūt kaut kādu noslēdzošo vārdu. Bet darbu ir pazaudēt. Paldies, Juris TV.